Labrīt visiem, sveiki visiem. Lielupe, Kalnciems, pirmais posms, 18 laivas piedalās, dodamies copēt. Pirmā stunda aizvadīta, pašā sākumā 10 minūtes no starta, tādā seklumā, ko 20 cm vilku vardīti pa pašu augšu līdeka, garām aizlica. Un pēc tam noķēra vienu mēra asari ieskaitas 20 cm. Pagaidām tas arī viss. Bet viss vēl tik priekšā. Cerams, ka tā zivs pavērsies un sāksies cope viņai, un tad jau būs arī iefilmēta kāda zivs. Eidžu kā cope! Hujova! 10:10. Nekas nav mainījies. Esam tikai nosaluši. Tas ir mainījies. Vējš sāk pūst. Bet nemetam plinti krūmos. Turpinām. Tagad peldam apakaļ uz startu, kur bija starts. Domājam nākt apakaļ vēlreiz. Diezgan čābīgi. Vispārīgi. Tā, ka ritīgi čābīgi. Labi, braucam. Atpeldējām uz sākumu. Tagad pie tilta. Bet pagaidām ir čābīgi, ritīgi čābīgi. Atceraties šitanī video klipā, tie, kas redzēja to karpu, kas peldē tanī upē mazajā. Tad beigās viņu pēc nedēļas izvilka citā vietā, jau aizpeldējusi, diezgan tālu bija. Re, kur ielikšu bildi. Redziet, cik lielu uz paletes stāv. Baigais monstrs. Viņi paņēma, viņu nosvēra. Iekšā pati karpa svēra 13 kg. Iedomājieties, kas pa krokodilu. Jā, un bija iekšā ikri. Un tā viņš teica, tā karpa nevarēja tos ikrus izspiest ārā vai kaut kas tam līdzīgs. Un tāpēc viņi tur peldēja. Un vienkārši, lai tā zivs nemokās pa to ūdeni, viņi izvāc ārā viņu. Bet, 13 kg bija karpai. Tikmāties, ka nav. Varam uzlikt. Nebūs 40. Labi, ka nebūs. Labi, 35. Pieliksim. Mēs pirmā zivs laivā ir. Pirmā līdzi. 39. Bet, zivs ir zivs. Kapi turās tur. Ir pirmā mēra līdaciņa būs. Enkurs jāizmet, jā. Un paņēma uz zilu. Līdeka zobus maina izrādās. Atākījās pat. Tā, tagad mums ir jānomēra. Šitos visus. Jā. Ir noķēru. 52! Vējš te pūš viss. 52 niece. Ir? 53 pat. Ir, jā, bilde. Jā, 52,5. Laižam vaļā. Paldies tev! Yes! Ir atnākusi tabula. Mēs esam 7. vietā ar vienu asari un vienu līdaku. Labi, turpinam copēt. Līdzjūtēji arī sāk pamazām vākties mums. Čau, kā iet? Skatās. Noķēru līdaciņu vēl vienu. Zālēs viņi iegāja. Ai. Attāķējās mazais dūcīts. Peldi. Vēņš sāk uzņemt apgriezienus. Sākam šitā mazā līdeka paņēma un iegāja zālēs. Likās, ka būs lielāka. Kad jau izgāja no zālēm, tad jau skaidrs, kad maziņa bija.
Bet man ir otrā līdeciņa. Tikai žēl, ka nav tie 45 centimetri. Tikko tīklo renkuru aizķērām. Tāds ielicis un atstājis. Tas nekas. Paskatiet, kāda līdeka man paņēma uz baltu vardi. Es no sākuma domāju, ka tur ir kaut kāda zāle galā. A, tur ir līdeka. Ejiet nosti. Šī gada rekorda līdeka mana. Labais. Paskatieties. Paskatieties, draugi, mana šī gada rekorda līdekā. Labi, počājam. Draugi, 78. No, 78 centimetri līdeka. Labi, lai aug lielāka peldi. Pulkstenis jau viens pa dienu. Līdeka tā 78 centimetrīgā paņēma 10 minūtes apakaļ un paņēma uz balto vardīti. Jā, labais. Es jau domāju, ka mums šodien vispār nekā nebūs, bet nu beigās jau kaut kas sāk lasīties. Vēl 3 stundas palika ko mētāt. Un tad jau visi būs jāiet uz apbalvošanu, jāskatās. Bet nu, grupā tur sūta līdekas ir un diezgan daudz ir. Tā rezultāts būs kā būs. Pagaidām mums ir 3 mēra zivis, 20 centimetrīgais asaris, ko es noķēru no rīta, bet neiefilmēju. Tad ir tā līdeka. Neatceros, 50 kaut ko bija, un šitā 78. Viena līdeka smuka aizgāja man vēl, iemetu uz rotera vilku, paņēmu un nost. Protams, ka kamera slēdz. Jā, un tas dēļ kameras. Piedu pogu, un kā kātu, kā parasti. Kad paņem zivs, es to kātu tā kā šitā tetļām parādīšu. Un kā paņem zivs, es viņu velku, palaižu vaļā rokturi, un ar kātu velku to auklu. Un tieši tādā momentā aiziet, tieši slēdzot kameru. Un tā ir ļoti bieži. Bet neko darīt. Ja gribās filmēt un makšķerēt, tad ir jāsamierinās ar šito. Ir. Eģis noķēra mērā asarī tikko uz rotrīšu. No stāv mierā. Nomērīsim tevi un palaidīsim vaļā. 20 centimetri. Ir peldi. Galvenais pie paša slaivas jau gandrīz mānekli cēla ārā un viņš paņēma. Tā, galvenais, lai viņa neiekrīt iekšā un neaiziet man. Jā, gals jau, protams, ka sapiņķējies kā parasti. Šitāda te būs mēra. O, 52 pat. Jā, 52 centimetri peldi. Paldies tev. Nu vēl vienu vajadzētu mēru noķert. Te ir, zini, kas ir? Tu tā galvenā preciņa, tu jau bija tā. Tāds uz robeža, bet knapmērīši izskatās. Domā nebūs? 40, tu būs vairāk, tur nezinu, vai būs. Pamērīsim. Vardītē jau hanā šitai. Pāris līdeks un visi var mest ārā. Nu, kas tad tur esi mazā? Tāda, nu tāda 40 varbūt būs. Kā parasti. Varbūt. 43,5. Kur tu tik maziņa? Peldi. Centimetrs lielāks varēja būt.
Ļoti tālu no tilta aizpūsti. Palikušas kaut kādas nepilnas 2 stundas līdz finišam. Mēs domājam, aizpeldēsim līdz tai 2. laipē, nevis 1, bet 2, un tad metīsim mieru un brauksim apkaļ. Domājam, ka 1,5 stundu mums pietiks aizpeldēt pret vēju līdz finišam. Tagad līdz šitam brīdim ir bijis tā, kad man viena līdaka pavilku aizgāja un ežam normāli ietēsa pa kātu. Norāpat gumiju nost no āķa. Un tas bija pagaidām arī viss. Bet nu vēl cerība ir, ka vēl viena zivtiņa vajadzētu noķert vismaz mēra, tā lai uzlabotu savu pašreizējo vietu tabulā. Tad būtu mierīga copēra izdevusies pa lielam. Man jau tā ir izdevusies. Man vajadzētu mēru noķert šodien, tā es mēru noķert. Jo man ir 1,78 cm, tas jau ir uzlabots rekords man šogada. Tad jau diezgan labi copēra ir izdevusies. Neģum, jā, mēra asaris un 2 zemēra dūcēni šobrīd pagaidām. Esam līdz noteiktai vietai atpūsti, bet te viļņi tā kā jūrā. Man aizgāja te pie pantona viena līdeka un Eģum nāca pakaļ, bet neuzcirtās viņam. Tas ir betons? Jā, betona klucis liels iebetonēts. Bet vējš ir vienkārši vāks. Kā mēs apakaļ peldēsim, es nezinu. Bet, nu jā, pēdējie metieni un braucam uz finišu. No viens aķis mums ir nomīris. Tālu baigi nekur netikām no tā pantona. Un tā mainīsim aķi un braucam uz krastu. Mums palikusi 1,5 stunda līdz finišam. Jā, kamēr Eģis tur maina, jāpamētā. Esam atpeldējuši, redzam tiltu jau. Tā jau veiksmīgi būsim atnākuši. Tas mums laiku prasīja stundu tikai. Vēl mums pusstunda ir noķert vienu zivtiņu. Palikuši pēdējās 5 minūtes. Pusstunda vēl viņiem ir laiks izbraukt ārā līdz 16:30, kas nokavēs kaut minūti, uzreiz automātiski viss rezultāti netiek ieskaitīti, kas ir noķerts. Tā kā tiem, kas ir palikuši, jā, milzīgs paldies, ka pieteicāties. Pirmais posms, 18 komandas, manuprāt, ir ok. Uz nākošajiem noteikti būs vairāk. Paldies milzīgs visiem. Sāksim ar rezultātiem. Jā, arī paldies no manīm. Sāksim ar mazāko un tad iesim uz augšu. Tātad lielākais asaris komanda Zemas cerības 37 cm. Tavējais, jā. Manēji asari, visi Māleši. Paldies. Paldies. Lielākā līdaka komanda KV Fishing 82 cm. Apsveicam. No kuras vietas tur sāksim? Tātad, jā, kā teica Mārcis, bija 18 komandas. Pie zivīm tika 11 komandas. Kas arī ir labi pie šādiem apstākļiem. Es domāju, visus nesauksim, pēc tam ieliksimies gan čatā, gan visur citur. Sāksim top 3. Trešā vieta ar 13,973 punktiem komanda Zemas cerības. Asarīts jūs izglāba. Arī asarīts. Apsveic. Paldies. Paldies. Maleči.
Tā otrā vieta 16,048 punkti komanda K2. Nemainīgi līderi jau kuro gadu. Apsveicam. Nu, Apsveicam. Prieks censties, es jums teiktu. Prieks redzēt. Censties. Stabilus rezultāts katru gadu. Jā. Maliči. Jā, un pirmā vietā ar ļoti lielu atrāvienu 24,582 punkti komanda Amatieri. Tad iesācēja Amatieri. Iesācēja veiksmi. Tā, kungi. Jā, paldies. Jā, nu tad vēlreiz gribu pateikt visiem paldies. Šis jau ir kurš 3., 4. gads laikā. 4. gads. Jā, sākās viss tur mums lidostā, savstarpēji tādi mači. Un pa babīti kūlāmies. Tagad jau tad esam jau katru gadu mainām, bet katru posmu mainām vietas. Un arī ir jau bišķi, kā saka, no malas cilvēki, jau var pieteikties, piedalīties. Tā teikt, līmenis aug. Atgādināšu visiem, ka nākamais posms ir 13. jūnijas. 11. Man liekas, arī bija 11. Atvainojos, 11. jūnijas. Lādzēnu dīķi. Tiekamies tur un paldies. Jā, un maza piebilde. Nolikumā, ja es nemaldos, ir līdekļi 50 cm. Vai ne? Tā no rīta daudz teica, bet tur ir nepareizi 45, tāpat kā pagājušajā gadā. Līdekļi 45 un asaris 20 cm. Un vēl joprojām maz atgādinu, jau sanāk 3-4 gadu, neviens nav dabūjis bonusu, kas ir 3 mēra līdekļas. Un 3, ne, kā tur bija, līdekļām bija 50. 3 līdekļi 50 plus un 3 asari 25 plus. 25, jā. Paldies visiem vēlreiz, tiekamies Paldies, viss, kas ir Lādzēnos.